tā bija kleita Militai mugurā, kad tu ar viņu iepazinies. Bikses. Nu, atceries, ka bija novilkt, un tā gulēja tās krāsas. Es zinu, ka es vilku tās biksītes nost, tās bija gaisa. Tas tev ir iespiedies. Kleitai es nepievērsu uzmanību. No, man varbūt... Bet bija kaut kas zivs saistīts. Viņš bija vicemis tautas tevs. Tā kā rudzu puķi, apmēram. Nu, labi. Es domāju, Kristīna, ka viņš ir īsts vīrietis. Sīkumiem nepievērš. Nebūtiskie. Kādā mīļvārdiņā tevi sauc jaunā sieva? Mana jaunā sieva? Jā, tādā laikā jaunā sieva, kad jūs 50 gadus atpakaļ apprecējāties. Nu, bet es zinu, kādu jaunā sieva. Tev to neprasa. Grūti. Kā viņa tevi sauca? Viņa mani? Jā. Kā viņa tevi, kādā mīļā vārdā viņa tevi sauca? Viņa mani sauca. Ak, tu mērkaķis tāds! Nē, Vietas Roberts. Tu mani neklau viens, Roberts. Major Roberts! Viena major, jā. Tā bija mamma? Nē, Jorģis. Nu, kas tu biji? Riepslis. 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 Tas vārds. Tas ir tas riepslis, jā. No Riebeklis. Es pat nezinu vārdu. No Riebeklis. No kā? Riepslis. Nē. Es nezinu, tas No bija Riepslis, mīļvārds. no auga Kāpēc tā radās? Es pat Dievu pateicu. Nu kā, jo kā valstī? Tev likās tajā laikā, ka tas ir mīļi, nu? Mīļvārdu piedēja, kā tas radās? Nezinu. Nelis varēja izkorunāt. Viss bija. O, taču pareizi. Nē, viņa kāpēc teica majors? Tāpēc, kad viņi vēl man nepazina, viņiem zirgs bija majors. Jā. Un starp citu fotogrāfiju mums ir mājā tā zirga. Vispār ļoti skaists Latgales rikšotājs. Ļoti skaists Latgales rikšotājs bija vārdā majors. Un redzi, nu, un majors pateica, kad viņai būs vīrs majors. Kad bija kara laikā vai ne? Kumulīši paliek bez mātes, māte nošāva. Man ir starpjautājums, un pie kuras bildes tagad Melita vairāk kavējās pie tā zirga vai... Pie tā majora, šādi tad jau apstīgs arī tā laulība dzīvi, vajag jau pievērsties kaut kur citu. Zirgiem. Jā, nu, kam tas ir? Nākamais jautājums, vai tu atceries, kādas smaržas viņai jaunībā patika? Duhi. Yes, no. Tikai dabīgās. Dabīgās? Tikai dabīgās. Ceriņš. Ceriņš. Jo tajā laikā smaržas bija Melnā ļoti daudz visādas, Saka, kuras melnā nevarēja maģija, nopirkt. Robert. Melnā Jā. maģija. Melnā maģija vēlāk parādījās. Vēlāk, tā bija vēlāk. Un beigās tev pats grūtākais un sarežģītākais jautājums, kāds bija pirmais vārds, kad jūs aizgājāt iepazīties ar sievas māti, ko viņa teica? To es galīgi neatceros, bet atceros to, ka sievas māte cepa visgaršīgākās kotletes, kādas es esēju. Un tā, uzburiet ainiņu, jūs ne pirmo reizi, kad gājāt pie viņam uz Baldīgām braucāt. Kad aizbrauc pirmoreiz uz Baldīgām, tad bija Tas bija ziemā. ziemā un sievas māte uzcep. Nē, vēl jau nebija sievas māte, brūtas māte. Bet uzcep kotletes. Brūtas māte, nu, ļoti patīkami. Ļoti nākotnē mīloša sieviete, kas mācēja visu apvienot dzīvē. Viņa mācēja savienot, un viņiem nebija naidu starp savu vīru. Viņa mācēja visu to
pavisam savādāk veidot, kā mums šodien pieņemts. Starp citu, es nedzirdēju no mammas un tēta, ka viņi bāto savā starpā. Jā. Varbūt kāds divas reizes tādu vairāk. Nu, Jā. tādās... Jā, bet Nu, visumā bet es nedzirdēju. tas nebija Es galīgi nedzirdēju paliet. no mammas un tēta. Paklausieties, nu ko jūs tik neraksturīgas lietas? Jā, tāda nestandarta lietas. Nestandarta Tas taču bija situācija. kādreiz. Jā, reiz bija. Bet tā bija. Bija... Jūs esat ne pabļoši, ne paļūši. Tagad jautājums ir jaunais. Jā, gandrīz. Jā.